reizi gaisma krīt zemā jau. Tā, lai ar traktoru nemāk kaut kur pagadās. Tur lejā ir grāvis, viņā ūdens ir točna. Un no sākuma ar kvadru aizbrauksim uz turieni. Paskatīsimies, kur tur labāk ar traktoru piebraukt, lai nevajadzētu braukaties nesaprotamus riņķus taisīt. Tā, kad līdz ar kvadriņu aizskriesim, paskatīsimies, tad jau varēs ar traktoru aizbraukt. Tā, kā tu līdz brauksim. Tā, nu, brauksim. Šeit vēl nekas nav iesēts, vienkārši nodiskots lauks, bija sadīdzis rapsis, kurš sadīdzis bija un vienkārši sadiskots. Tā kā droši šis vēl var braukt, neviens baigi stipri nelamāsies. Tikai vajag paskatīties vieta, pie kuras mēs varam piebraukt. Lai mums ar to piekabi ar mucu nenogrimt kaut kur. Šite pa taisno, es domāju, varētu aizbraukt. Pēc tam baigi tālu, lai nekur nevajadzētu braukt. Te pieliet mucu. Es domāju, ka šite es varēšu dabūt. Bļēns, te viss tā aizaudzis. Man likās, ka šite viss tīrāk baigi. Grāvis vairāk pieejams. Esam paskatīsimies. Tā. Nu, grāvis ir, bet viņš patālu. Šlanga varbūt nepietiks, хотя, lai mucu piedzīt mucu tuvāk. Gata tā ūdens, nē, nu ūdens te pietiekoši, tā te bebri dzīvo, reku, aliņa. Redzās vai neredzās? Reku, ala ar bebriem. Tā, pie kuras varētu es vēl labāk aizbraukt. Kur man te ir vēl kādi ūdens. Varētu pie kaimiņa uz dīķi aizbraukt, bet vajadzētu tad atļauju paprasīt. Kur vēl ir kaut kādi ūdens man te uz sitiena. No piebraukšu vēl vienā vietā. Jā, pavasarī tas grāvis te pilns. Tagad jau nevar pateikt, ka tā ūdens tur nav galīgi. Daudz jau arī viņa tur nav. Sasēdz te noteikti nekā nav. Grāvis tukšs. Nē, nu tur laikam būs normāla vieta. Ja viņš no turienes paņems, man tur sanāks paņemt līdzi, vajag
paņemt līdzi vajag, lai varētu izcirst. Laikam, kad braucu, laikam nedzirdēs paņemt līdzi kaut ko tādu, lai tas šlanks tur būtu augšā apmēram stāvētu, gan jau iesūks kaut kādu ūdeni. Tā kā es domāju, tur varēs paņemt. Izlaida visu man viņu. Mūca tukša. Tā iztaisīsim. Tā, kaut ko te filmē vispārēs. Tur ar degvielu bija. Degvielas man te daļķi. Brauksim tad. Atvedīsim viņam ūdens. Viņam būtu tā, lai viņš būtu. Mūca tukša. Es vakarā varu, pēc tam man uz darbu vajag skriet. Nākušajā dienā tad no darba viņš pazvanīs no darba, kaut kur jāatskriet. Tas nevisai tāds variants man patīk. Tā, es zināšu, ka viņiem ūdens būs dienai. Nevajadzēs čakarēties tā. Tā, pajahaļi. Tā. Pajahaļi varbūt ne. Aizsardzība man ir, protams, bet visādam vienalga gadījumu gribas pārbaudīt. Paskatīsimies, vai pietiek man tās šlanga. Es domāju, ka es to mucu izvilkšu no šajienes. Lai nebūtu tā, ka kur te es varētu, bet man nepietiks šite. Jābrauc vēl bišku dziļāk. Tā un dziļāk. Blin, nu, sūdīga tā piebraukšana te. Nu, to vajadzētu tā bišku kāba. Ūdens te tā, ka tur tālāk iemest tajā. Tā jau tas šlanks tik garš. Pamērīsim, paskatīsimies. Garš. Baigi īsais jau var nav, bet garš jau var baigi nav.
piemēram, līdz šajienei, viņa nepietiek. Tā. Par bedri bija. Te sunīši tie. Tagad būs viss pilnas bikses un viss pārējais ar viņiem. Tuvāk jau šitērnī piebrauks. Jo, Haidi, tukšas tās bedres. Vai aizbraukt turien pie tās mājas, tur ir dīkis. No tā dīkja paņem to ūdeni. Pilns ar daļiem. Es ar kvadrociklu sūdīgi apbraucu riņķī, paskatījos, kur var paņemt ūdeni, tur krūmi. Tur vēl mums te dīki ir. Beigās gabals tur jābrauc. Maliņu no turienes paņem. Ai, Haidi. Sausi grāvi. Labi, līdz pabraukāsim riņķī, paskatīsimies, varbūt kaut ko atradīšu. Paskatīsimies šeit. Būt sanāks un uz šejienes. Te nifigā nav. Te nav nevēlna. Blin. Tomēr paņēmu no šejienes. Te tā iebraucu bišķi. Šlanga pietika. No pašas augšiņas. Izskatās, ka ūdens diezgan tīrs skrien. Nav nevainas. Reku. Viss izdevās. Tagad gaidām, kamēr piepildīsies musa. Jā.
Tā sūdīgāk ir. Reku. Nu, bet ņem to ūdeni. Savādāk jau nevajag. Tā kā gaidām, kamēr piepildās muca, paies kāds laiciņš. Tā kā tā. Vajadzēja paņemt kādu spaini. Ielikt spaini no sākuma. Un tas viņš bišku pa laikam gaisu rauj iekšā. Nezāles iekšā baigi neiet, bet gaisu rauj. Laisa klangā tur ir. Piespiestu vajag viņu turēt. Laisa galā. Domāju, ka viņiem tāds ūdens derēs. Jā, tas izskatās. Grāvi iebraucis. Es domāju, ka es izlīdīšu. Priekšama tagad atslēgta. Es domāju, ka būs viss kārtībā. Tā kā tā. Vēl nedaudz palika. Bija tikko gaisu paķēris un bija izslēdzies, par jaunu vajadzēja palaist. Neesmu sagatavots labi tām lietām. Gaidām, kamēr piepildīsies. Ceru, ka man no tā trokšņa vispār mani dzirdēt. Smiekļi vien. Tur nesanāca nekas. Nu, principā es dabūju ūdeni, bet izrādās, ka tas grāvis tur diezgan seklas. Un es domāju, viņš kaut kā ies plašumā un tas ūdens klāties. Izrādījās tur tieši viena bedre kaut kāda un ūdens nosēdās, sāka dubļus raut iekšā un tur sanāca, ka es tur pierāvu netīra ūdens un baigi neskaisti sanāca. Tad aizbraucu vēl pie vienas mājas. Tur piebraukšana slikta, pie dīķa bija tur tāda puspamesta, pateiksim, māja. Tā tiesim tālāk no tās purkalkas. Un tad aizbraucu vēl pie viena dīķa, pie kaimiņienes tikai uz otru pusi ceļa. Tur vēl labība apkārt dīķim nav nopļauta. Nu arī nevar neskaisti. Nu vēl viens dīķis ir viņai pie mājas. Tikko viņai pazvanīju, viņa pateica, ok, ņem nav žēl. Nu tā kā tā. Te parādīšu. Reku, šitāds dīķītis. Pāris muciņus viņa atļāva paņemt bez problēmām. Tagad pavisam cita lieta, ir skaists ūdens iet. Tā, nu gaidām, kad piepildīsies. Un ko jūs domājat? Labi, ka nav tālu. 250 metri kādi. Puši aizmirsta paskatīties savā benzīna sūknī. Benzīnu! Tāpat kā es aizbraucu bišku tālāk. Beidzās benzīns, tagad eju kājiņām līdz mājām, lai paņemtu benzīnu ar kaniņu. Jammajo. Pat liekas vienkāršs darbs, bet rodas visādi sarežģījumi. To tur ūdens duļķēts, to tur ūdens maz. To tagad viss atradu, viss kārtībā. Cik es tur piepumpēju, bišku vairāk kā pusmucu. Benzīns cauri. Jammajo. Neko darīt. Labi, ka nav pārāk tālu aizbraucis. Doma bija jau kaut kur tur aizskriet uz Jāņu pīti. Kilometri 4-5 no šejienes, no upītes paņemt. Labi, ka neaizbraucu. Tā kā tā. Tūlīt aiziesim pēc benzīna. Tapumpēsim līdz galam. Būs miers ar to. Tā kā tā. Tā, nu uz vietas. Smieklīgi vien. Vienkārši sakot, pusstundu darbs. Aizbraukt, piepumpēt ūdens un atbraukt atpakaļ. Aizņēma man 2 stundas, jo tur visādi gadījumi ir bijuši. Vajadzēja uzreiz kaimiņīnai pazvanīt un paprasīt. Tā kā visiem paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei. Čau!